Latvijā klimata pārmaiņu ietekmē un ūdens līmeņa svārstību dēļ palielinās plūdu apdraudējums. Lai pielāgotos klimata pārmaiņām, samazinot plūdu risku, nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāk pastāvēšanu, ir nepieciešama aizsargdambju atjaunošana, polderu sūkņu staciju pārbūve un potamālo jeb lēni plūstošo upju regulēto posmu atjaunošana. Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu komandas uzdevums ir īstenot valsts teritorijas attīstībai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu, stratēģisku meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvi ekonomisku pārvaldīšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes resursu ekonomiski izdevīgu, vidēji saudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju. Jau iepriekš, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, paveikts milzīgs darbs objektu atjaunošanā. Pateicoties atvesļošanas fonda finansējumam, Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu būvprojektu izstrāde tika uzsākta 2022. gada 29. septembrī, un būvdarbi objektos tika uzsākti, kad ārdarbiem nebija pateicīgs laiks. 2025. gada vasara bija par 22% mitrāka par normu. Ilgstošo lietavu dēļ tika izsludināta ārkārtēja situācija. Savukārt 2026. gada janvārī un februārī Latvijā būtiski pazeminājās vidējā gaisa temperatūra. Daudzos objektos tika noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Atvesļošanas fonda projektos pirmo reizi tika piemērots princips nenodarīt būtisku kaitējumu, lai novērstu, ka īstenotie pasākumi atstātu negatīvu ietekmi uz vidi vai klimatu. Šādā veidā tika īstenota zaļā kursa ieviešana realitātē. 2026. gada 31. jūlijā priecīgs notikums. Pēc gandrīz 2 gadus ilgiem būvdarbiem Nīcas pagastā Dienvidkurzemes novadā svinīgi noslēgusies valsts meliorācijas sistēmas Reiņa polderu sūkņu stacijas pārbūve. Ja kādam liekas, ka tas tāds sīkums polderu stacija, pārsūknēšana, tad tie, kam ir īpašumi šais polderos, tikai tie to saprot, ko tas realitātē nozīmē. Ja mēs šo nedaram un neuzturam to visu, tad mēs Latvijā kopumā vairāk kā 50,000 hektārus pazaudējam no lauksaimniecības zemes. Manuprāt, 50,000 hektāru lauksaimniecības zemes, ko mēs varam izmantot, ir milzīgs apjoms. Līdz ar to arī šeit šodien Reiņa polderu sūkņu stacijas atjaunošana īstenībā ir investīcijas nākotnē. Ja šeit sūkņu stacijas tika uztaisītas 78. gadā, un tad šobrīd atjaunojot to visu, es domāju, pēc 50 gadiem pilnīgi mierīgi varēs braukt un viss arī darbosies, jo tā nauda ir ieguldīta. Mēs šobrīd esam tādā saulainā periodā, kad noslēdzas Eiropas atvesaļošanas fonda ieviešana un viscaur Latvijā tiek pabeigti daudz brīnišķīgi objekti. Projekta laikā pilnībā pārbūvēta un modernizēta Reiņa polderu sūkņu staciju un ar to saistītās hidrotehniskās būves, kā arī labiekārtot apkārtējā teritorija. Uzstādīt jauni, energoefektīvi sūkņi, izbūvēts automātiskais restu tīrītājs, atjaunots krājbaseins un caurtekas regulātori, kā arī pārbūvētas elektroapgādes un ierīkotas ugunsgrēku atklāšanas, apsardzes un video novērošanas sistēmas. Šis ir viens no 22 tādiem lielākiem investīciju projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda palīdzību. Šīs visas būves, pretplūdu būves ir ļoti nozīmīgas Latvijas tautsaimniecībai, ekonomikai, jo attīstot šās būves, mēs radam priekšnosacījumus, lai varētu nodarboties ar uzņēmēju darbību iedzīvotāju, lai varētu nodarboties ar lauksaimniecību, mežsaimniecību. Un nebūt tikai tādā griezumā ir jāskatās, tas prioritāri ir pašvaldības, ir iedzīvotāji un iedzīvotāju drošībai. Viss šis ir, mēs redzam, vēl pagājušās nedēļas nesenie notikumi. Dursupē tika pārauts arī dambis, kas notiek ar būvēm, ja viņas neapsaimnieko, ja neuztur, laicīgi neiegulda naudu, jo viņasām visām jau kāds dzīves cikls jau ir beidzies, un tā kā tas ir ļoti svarīgi. Un šis konkrēti Reiņa polders, šī teritorija ir zem jūras līmeņa,
Ja mēs tagad nepumpētu ūdeni no šī poldera, mēs noteikti stāvētu līdz potītajam ūdenī. Un tāpēc tas nav tikai priekš lauksaimniecības zemes, kurš šeit nodarbojās ar lauksaimniecību, bet tas ir vietējiem iedzīvotājiem. Šeit arī dzīvo. Šeit aptuveni ir ap 160 iedzīvotājiem, kas šī poldera teritorijā dzīvo. Un te arī ceļš. Te ir valsts nozīmes ceļš, kas iet uz Liepāju, uz Ventspili. Tā kā ļoti liela ietekme ir visām šīm stacijām uz apkārtējo vidi, uz infrastruktūru. Šeit ir varbūt tikai ceļš, bet citur ir dzelzceļš. Tā kā ļoti nozīmīgas. Un kopumā uz visu valsti jāskatās. Tas nav tīri, ka mēs sakārtojam savu saimniecību, bet tas ir viss valsts labuma projekts priekš iedzīvotājiem, pašvaldības, infrastruktūras un ekonomikas. Viennozīmīgi ekonomikas. Jā, ļoti labs šis projekts. Un arī ļoti labi, kad valsts mēģina piesaistīt tāpat Eiropas Savienības fondus, valsts līdzekļus. Vēl lielāks prieks ir tas, ka, kā minēja, no 22 atveseļošanās programmas projektiem 3 ir šeit, Dienvidkurzemes novadā. Projekta noslēgums ir ļoti gaidīts, jo tas stiprina reģionu spēju pielāgoties klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Brīdis ir gaidīts, jo tā melorācijas sistēma mūsu nodaļa ļoti plaša. Kā es arī minēju, 100 000 hektāru koplatībā, un katrs tas objektiņš, kas ir sataisīts un rada drošību gan lauksaimniekiem, gan ceļiem, gan iedzīvotājiem, tas mums liels prieks ir. Un tas ir liels izmaksas. Kad pašvaldība īsteno Eiropas projekts, tad ir tā, ka mēs kaut ko labu uzceļam, foršu, pēc tam jāuztur. Šeit ir tā, ka kāds tev uzdāvina un arī paši uztur, un tas ir burvīgi no pašvaldības puses. Mēs netraucējam viņus, viņi netraucēja mūs, viņi paši liela pieredze viņiem, viņi arī visu paši darīja. Praktiski mūsu pašvaldība ļoti maz ko iesaistīja. Vispār jau plūdus mēs novērst nevarēsim, bet ar šīm pretplūdu būvēm mēs varam ļoti mazināt tās sekas un ietekmi. Tad pirmām kārtām es gribētu teikt lielu paldies un lielus atzinības vārdus visam Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu kolektīvam, atveseļošanas fonda grupai, kas iesaistījās un kopīgiem spēkiem mēs realizējām šos projektus, jo tiešām nebija viegli, sākot jau ar projektēšanu, ar iepirkumiem, tālāk ar visu vadību, neskaitāmām būvsapulcēm. Gribu teikt paldies arī Zemkopības ministrijai un Lauku atbalsta dienestam, jo par administrēšanas procesu, par operavitāti mēs bijām diezgan jūs noslogojuši. Liels paldies būvniekam, Sijā Vidzemes būvnieks, par profesionalitāti, par dažādām operatīvām izmaiņām, ko mēs spējām saskaņot dažādiem tehniskiem risinājumiem. Šodien ir priecīga diena, tāpēc, ka projekts tiešām bija liels un sarežģīts. Vislielākais darbs, diemžēl, nav redzams, jo ir zem zemes līmeņa. Visi izbūvētie, visi betona kolektori un šitie sūkņi, un viss ir zem zemes līmeņa. Un virs līmeņa ir tikai maza sūkņu stacijas mājiņa, kas ir 1/10 daļa no tā, kas ir apakšā. Mūsu komanda, es teiktu, ka ir vislabākā, jo šis nav mūsu pirmais projekts. Mēs esam daudz visādus līdzīgus projektus taisījuši. Ar ZMNI mēs sadarbojamies jau ļoti, ļoti sen. Mums ir bijuši jau, es domāju, jau kādi 11 projekti kopā ar viņiem. Un visi mums ir vienmēr ļoti labi. Visa komunikācija, visas tur, izmaiņas vai kas ir vajadzīgs, tur viss saskaņo, visi ļoti pretīm nākoši, visi reģionu vadītāji, visi ir ļoti atsaucīgi un vispār nav neviena slikta vārda, ko var teikt. Paldies projektētājiem valsts Sijā Melio projektam. Arī ļoti mūs gāja saspringti. Paldies par dažādām izmaiņām, tāpat arī autoru uzraudzībai, kas arī turpinājās. Paldies būvuzraugiem Sijā Sanat. Ikviena finansējuma pārdomāta izmantošana ir ļoti būtiska, tāpēc viena komanda ir pelnījusi atzinīgu novērtējumu. Manuprāt, Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu strādā šobrīd ļoti labi. Mēs redzam arī šeit paveiktais darbs, kur mēs redzam, ka ir vēl
visā būvniecības procesā ir bijuši ietaupījumi, kur mēs varam atļauties arī citas lietas, kā rezerves sūkņu stacijas, piemēram, ģeneratorus, lai jebkuros apstākļos, ja nav elektrība, sūknis nestrādā. Līdz ar to ir vajadzīgi ģeneratori, papildus sūkņi, ja tas ir nepieciešams, kurus var izmantot arī citi, ja tas ir vajadzīgs. Ja skatāmies arī realizācijas gaitā visu šo projektu, mēs redzējām, ka ietaupās tie līdzekļi, kas ir no kopējā fonda, mums bija pieejami ar iepirkumiem. Tad mēs arī saskaņojām ar Zemkopības ministrijas vadību. Mēs pievienojām šīm stacijām mobīlus, jaudīgus sūkņus un arī ģenerators. Vidē draudzīgi, energoefektīvi, bet viņiem var izsūknēt cauri arī zivis un netiek bojāti. Un man liels gandarījums arī par to, ka šie sūkņi tika ražoti Latvijā. Mums ar partneri ir liela pieredze sūkņu nomas biznesā. Savulaik esam strādājuši uzņēmumā, kas ir kļūst par vienu no Austrum Eiropā lielākajiem. Un galvenokārt strādājam ar dažādiem Rietumu Eiropas risinājumiem. Un pēc laika sapratām, ka neviens nespēja to izcilību piegādāt. Un ļoti vienkārši pulējām to briljām tik tālu, kamēr nonācām līdz šādam te rezultātam. Šis te sūknis tiek ražots Latvijā un nekautrējoties tiešām ir viens no labākajiem pasaulē. No visām tehniskajām specifikācijām, efektivitātes, no skaļuma, visas ražības tiešām var nekautrēties teikt, ka Zemkopības ministrijas nekustamā īpašuma iegādājušies top klases produktu, kurš nākotnē atmaksāsies. Šādiem te sūkņiem ļoti svarīgi ir cieto daļiņu caurlaidība. Un kādos plūdos vai ārkārtas situācijās nebūs tā, ka kādam kādu plēves maisiņu ierauj, sūknis reiz apstājās. Šis te sūknis tiešām to zivi iesūkcot cauri pašu iesūkšanu var dabūt ārā līdz pašam galam. Krīzes situācijā ļoti būtiski ātri reaģēt. Un šis ir risinājums, kas var ļoti ātri, bez liekām apmācībām, piegādāt rezultātu. Mēs eksportējam sūkņus sākot no Jaunzēlandes līdz Kanādai, neskaitot visu Eiropu. Tas ir tas, kāpēc mēs tiekam pamanīti un novērtēti. Termiņi, kvalitāte un šī te latviešu neatlaidība. Latvijas ražotājs Eiropams ļoti laba sadarbība mums bija izveidojusies. Tād 9 sūkņiem praktiski kļūstam par vieniem no lielākiem Austrum Eiropā tādas infrastruktūras turētājiem, jo sūkņi tiešām ir jaudīgi. Atliek mums tagad to visu pārvaldīt. Ceram, ka pielietot viņus varbūt nevajadzēs, bet noteikti kādā krīzes situācijā mēs varbūt varēsim sniegt savu atbalstu plecu arī. Paldies visai Zemkopības ministrijas nekustamā īpašuma komandai, jo ļoti liels intensīvs darbs tika ieguldīts, un tas tikai pierāda, ka darbinieki spēja tikt galā ar tik inženiertehniski sarežģītiem objektiem, sākot no plānošanas, projektēšanas, iepirkumiem un līdz pat realizācijai. Neko gan viņi nevarētu paveikt bez finansējuma, tāpēc noskaidrosim, kas tad ir daudzkārt pieminētais atveseļošanas fonds. Atveseļošanas fonds, tas pilnais nosaukums bija atveseļošanas un noturības mehānisms. Viņš tika izveidots sākoties Covid krīzei, jo, lai izvairītos no lielas ekonomiskās krīzes Eiropā, bija šī apziņa, ka ir strauji jāiepludina nauda Eiropas Savienības dalību valstu ekonomikās. Un šis bija tāds tieši Eiropas atbalsts visām dalību valstīm, tā skaitā Latvijai, kurai tika piešķirti 1,97 miljārdi eiro dažādu projektu ieviešanai viscaur Latvijā. Šīs vajadzības Latvijā ir lielas, tie zaudējumi, ko plūdi var izraisīt, pēc tam var būt vēl lielāki. Tāpēc ir labi, ka mēs varam ieguldīt šajos 22 projektos un pasargāt šīs zemes un izmantot Eiropas finansējumu liederīgi tā, lai tas ir noderīgi lauksaimniekiem un šeit arī Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem. Pavisam nedaudz ielūkosimies būvniecības procesā arī citos projektos polderu sūkņu stacijās visā Latvijā. Babītes ezera polderu teritorijā, atbilstoši mūsdienu prasībām, veikta 4 aizsargdampju atjaunošana. Pārbūvētas 3 polderu sūkņu stacijas. Straupciema sūkņu stacijas pārbūves rezultātā būtiski uzlabota plūdu drošība un nodrošināta stabila ūdens atsūknēšana no turpat 600 hektāru plašās sateces baseina teritorijas. Uzlabota dzīvesvide un aizsardzība 204 apkārtnes iedzīvotājiem. Ratnieku Biteslejas polderu sūkņu stacijas Pērlītes pārbūves rezultātā
Būtiski uzlabota plūdu drošība vairāk kā 620 hektāru plašajā Sateces baseina teritorijā, uzlabojot dzīvesvidi, aizsardzību 813 apkārtnes iedzīvotājiem. Noslēgusies arī Jāņupītes polderu sūkņu stacijas vērienīgā pārbūve, kuras rezultātā sūkņu stacija ne tikai nodrošina stabilu ūdens atsūknēšanu no 146 hektāru plašās teritorijas, bet arī darbojas ievērojami saimnieciskāk. Mazās Juglas polderu sūkņu stacijas pārbūves rezultātā būtiski uzlabota plūdu drošība un nodrošināta stabila ūdens atsūknēšana no turpat 280 hektāru plašās Sateces baseina teritorijas, uzlabojot dzīves kvalitāti un drošību 117 apkārtnes iedzīvotājiem. Savukārt Talsu novadā Engures ezera rietumkrastā sarežģītos apstākļos tika pārbūvēta valsts meliorācijas sistēmas Ķuļciema polderu sūkņu stacija ar Sateces baseinu vairāk nekā 1000 hektāru platībā. Kurzemes reģionā pamatā polderu sūkņu stacijas ir būvētas pagājušā gadsimta 80. gados, tātad šī kalpošanas laika vairāk kā 40 gados viņas ir fiziski un morāli nolietojušas. Un polderu ietekme uz šīm teritorijām ne tikai ir lauksaimnieciskā ražošana, atkarīga arī infrastruktūras objekti, un, piemēram, šeit pat Ķuļciemā būtībā viss tā dzīve ir iedomājama saistība ar polderu, sākot ar attīrīšanas iekārtām un arī ar dzīvo māju pagrabiem. Praktiski dzīvošana bez poldera nav iedomājama. Atvesļošanas projekta investīcijas plūdu aizsardzības pasākumos būtiski samazinās plūdu risku 234 Ķuļciema pagasta iedzīvotājiem, dodot iespēju efektīvi izmantot meliorētās nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas. Ventspils novada Ugāles pagastā tika veikta Upatu polderu sūkņu stacijas pārbūve, kas tagad droši veic ūdens atsūknēšanu Sateces baseinā aptuveni 200 hektāru platībā. Arī Vēžu polderu sūkņu stacija ilgstošas lietošanas dēļ radīja pārtraukumu riskus, bija pilnībā nolietojusies. Tas varēja apdraudēt apkārtējo zemju ilgtspējīgu izmantošanu. Rīgas HES sūkņu stacijas Ogre 1 un tās krājbaseina pārbūves darbos tika modernizēta plūdu riska mazināšanas infrastruktūra, uzlabojot tās drošību un ūdens novadīšanas spējas. Sūkņu stacija ir daļa no Rīgas HES ūdenskrātuves inženieru aizsardzības sistēmas un pārsūknē ūdeni no valsts nozīmes ūdens notekas Urga, kuras Sateces baseins ir 8,98 kvadrātkilometri. Projekta ietekmes teritorijā dzīvo 2333 iedzīvotāji, kuri gūst labumu no uzlabotās plūdu riska mazināšanas infrastruktūras. Kādi tad ir visbiežāk veiktie darbi? Plūdu risku novēršanai tik nozīmīgajās polderu sūkņu stacijās ļoti būtiski ir uzstādītie jaunie automātiski vadāmie sūkņi, kas nodrošina spēju patstāvīgi reaģēt uz ūdens līmeņa izmaiņām, optimizējot elektroenerģijas patēriņu un garantējot tūlītēju reakciju kritiskos brīžos. Papildus izbūvētas sanešu transportieru lentes un automātiskie restu tīrītāji, kas būtiski atvieglo krājbaseinu attīrīšanu un samazina atkārtotu biogēno elementu akumulēšanos, garantējot ilgtspējīgu un videi draudzīgu hidrotehniskās būves darbību. Sūkņu staciju drošībai īpaši būtiski ir uzlabotie tehniskie risinājumi elektroapgādē, kā arī ierīkotās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, apsardzes signalizācijas, kā arī video novērošanas sistēmas. Atjaunotas caurtekas, protams, arī veikti būvobjektu teritorijas labiekārtošanas darbi, un tad vēl jau pieminētā papildus drošība ar pārvietojumiem jaudīgiem ūdens sūkņiem un elektroģeneratoriem. Viena lieta ir uzbūvēt, pēc tam tas arī viss ir jāpārvalda, jāuztur, jo mums ir liela pieredze, bet mēs pie tā nevaram apstāties, ja tā skatās 22 projekti, tas nav maz, bet mūsu apsaimniekošanā kopumā ir 40 polderu sūkņu stacijas, kādas jau ir iepriekš atjaunotas pa Eiropas reģionāla attīstības fondu, tagad arī pa atvesļošanas fondu, bet ir arī vēl, kas ir jāatjauno, un ne tikai sūkņu stacijas, mums ir 100 dambi, kas Latvijā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, un ļoti svarīgi arī viņu turpmāk ir atjaunošana, un kas ir viens arī no būtisks, ir Lubānas ezers, tā ir lielākā ūdenskrātuve Latvijā,
Viņi ir iedambēti arī no visām pusēm, lai neradītu tik milzīgas plūdes, kā viņi iepriekš radīja. Un noteikti arī slūžas Aiviekste iztek ārā no Lubānas ezera un nepieciešams obligāti tās slūžas arī atjaunot, jo nedod Dievs kāda lielāka, varbūt notikt lielāks, jo ūdens masas Lubānas ezerā ir milzīgas. Un tā mums ir prioritāte, ko mēs skatāmies. Mēs jau arī savus priekšlikumus esam iesnieguši jaunajam Eiropas Savienības plānošanas periodam. Nepieciešams mums ir atbalsts, ir nepieciešams politisks atbalsts, kas saprot, ka šīm būvēm ir jāiegulda valsts, jo mēs jau nevaram visu uzlikt uz iedzīvotāju pleciem vai arī uz pašvaldībām. Ir jābūt kādam, kas visu to uztur un ir atbildīgs. Mēs esam savus priekšlikumus jau iesnieguši, kas prioritāri būtu jādara nākošā plānošanas periodā. Un tas ir kopīgs darbs ar ministriju, jāvienojas, jo visticamāk jau nauda visiem nepietiks. Un ļoti būtu žēl, ja visa nauda, kas Latvijai būtu pieejama, aizietu kādā vienā būvē. Viņi noteikti ir jāsadala, lai proporcionāli arī kaut kas tiek arī priekš meliorācijas, jo pēdējie gadi jau par to liecina. Latvijai noteikti būs atbalsts un Eiropas komisijas priekšlikums nākamajam Eiropas Savienības daudzgadu budžeta periodam. Tas priekšlikums ir 9,3 miljardi eiro. Par šo, protams, joprojām norit dažādas diskusijas, tā kā es nevaru šobrīd apstiprināt, kāds būs šis gala cipars un tieši cik precīzi finansējums varētu būt pieejams lauksaimniekiem. Ļoti svarīgi ir arī Latvijā jau tagad laicīgi sākt plānot šīs nākamās vajadzības nākamajam daudzgadu budžeta periodam, jo ātrāk mums būs šī skaidrība par prioritātēm, jo ātrāk arī varēs uzrakstīt visus saistītos programmēšanas dokumentus, MK noteikumus, lai šīs programmas varētu pēc iespējas ātrāk sākt ieviest.